Pašreiz mēs atrodamies Sound Division skaņu ierakstu studijā, kur apmēram 3,5 gadus atpakaļ tapā pirmā Riga Groove elektro ierakstu sesija sadarbībā ar Nefirizeri un DJ Monstu. Tā bija tāda muzikāla ideja, inspirējoties, jau iespaidojoties no Milesa Davisa albuma sesijas live, jeb dzīvā koncerta ieraksta Peaches Brew. Un varētu teikt, tas bija tāda, zinām, iekšēja underground revolūcija, jo mēs sākām eksperimentēt ar to, ko mūsdienu muzikā sauc par grūvu, brīvo improvizāciju. Mēs sākām eksperimentēt ar jaunām skaņām. Mēs eksperimentējām ar žanru, kurš sauc par džēzu. Mēs meklējām jaunas krāsas, meklējām noskaņas. Tā rezultātā iznāca digitāls albums, kas saucās Golden Sun. Un tā bija kolosāla sadarbība starp latviešu muziķiem un ārvalstu viesmāksliniekiem. Dziedātāji, piemēram, Sofija Rubīna, kur pašreiz atrodas Amerikā. Un arī pēc tam tas izrietēja, kā saka, uz kolosāliem koncertiem, kas saucās Baltiknēs sadarbībā ar ārlietu ministriju. Arī tur mēs sadarbojamies ar dziedātāju Latvijas dziedātāju Jolantu Gulbi. Kas ir Golden Sun? Golden Sun patiesībā ir domas, pārdomas, muzikāls pārdomas par cilvēku, pārdomas par visumu, pārdomas par zvaigznēm, pārdomas par mūsu pozīciju tajā visā kopbildē, pārdomas par cilvēka visumu iekšējā pasaulē un attiecībām. Lūk, žanriski varētu teikt tā, tas ir eksperimentāls novirziens džēza muzikā. Tur var dzirdēt gan drum and bass, gan brīvu improvizāciju, gan elektroniku, gan Coltrane influence muzikālu, Johna Coltrane, harmoniskos paternus, virzības, gan vienkārši dziesmas. Un pats interesantākais tas, ka skaņdarbiem ir iedots konkrēts kartas, bet mēs esam apstājuši vietu brīvai improvizācijai. Līdz ar to mēs varam lidot un meklēt kopēju muzikālu meditāciju. Muzikālu meditacija, garīgu atmosfēru, šeit ir muzika. Jā. Tautā 70. gados sāk dēvēt šo muziku par free funku. Šodien nosaukt to par free funku būtu diezgan grūti, jo stilistiski mēs esam evolucionējuši daudz tālāk. Un no vienkārši gospel vai funka grūviem, kurus mēs simbolizējam ar Jamesu Brownu, mēs ejam tālāk. Mēs esam integrējuši latīņu, ritmiskos zīmējumus iekšā šajā muzikā. Un līdz ar to mēs domājam jau, varētu teikt, citā dimensijā. Mēs ceļojam muzikā. Tātad par sastāvu, par mūziķiem runājot, esmu ļoti priecīgs. Ziniet, nekad nevarēju iedomāties, kad mani kolēģi vispār piekritīs tādai muzikālai virzībai uz 3,5 gadus atpakaļ. Riga Groove elektro, es uzskatu, ir viena no profesionālākiem muziķiem Latvijā, kad ir bijuši džeza muzikā. Cilvēki, kuri ir bijuši pēdējo 2 gadu laikā vismaz 12 ārvalstīs ar saviem koncertiem. Cilvēki, kuri ir pasniedzēji, cilvēki, kuri meklē mūziku, satiek viņu un izplata mūziku. Un man liekas, ka cilvēki ir diezgan drosmīgi, jo nebaidās iet aiz galējās robežas. Tas pats man arī jāsaka ir par mūsu viesi koncertā, Jolantu Gulbi, kur mēs noteikti gaidām, un es zinu, ka viņi dziedās
pāris no manas komponētām kompozīcijām speciāli viņai un programmai Golden Sun. Un gala beigās ir pavasars, un man liekas, ka zelta saule ļoti strauji tuvojās mums.